Mārs pieķer Zentu zogam produktus. Eva pārmet, ka Megija pārdevusies Gatim, Milda uzskata Anniju par vieglprātīgu un iesaka Kasparam nedomāt par viņu. Lidiju arvien vairāk sāk interesēt, kas notiek ar Evu un Gati. Dana uzzina būtisku informāciju par Evu, Gunārs ievilina Anniju numuriņā un cer, ka ir viņai iepaticies. Zenta izdomā plānu, kā atriepties Gunāram par apvainošanu zakšanā. Gatis aizvien vairāk jūt, ka viņa attiecībās ar Evu kaut kas nav kārtībā. Luīze mēģina pieķert Gunāru nozieguma vietā. Tur neliec. Tur būs olu kultens un cīsiņi. Nu, labi. Nav tā kā par maz? Šodien viesnīca pustukša. Ja jau vakar mūsēji varēja atrast brīvu vietu, kur skatīties hokeju, tad jau... Nu jā. Ap kuru laiku viņi iedraudzējās? Tu pamanīji? Es ne. Beidz, tie taču vīrieši. Viena spēle un viņi ir labākie draugi. Un es viņus saprotu. Jā, tu fano par hokeju? Jā, beidz. Tā kā man sanāk iet uz kādu spēli, es vienmēr man ir taurīte, man ir krekls, man ir seja nokrāsot, un es bļauju un fanoju. Visu cieņu. Kas ir? Visu kārtībā. Man vienkārši hokejs tā ne visiem. Man patīk basketbols. Bet tā ir štēla. Nu, katram jau savu gaume. Tas gan jā, un savs spēles laukums. Jā, mēs aizmirsām sviestu. Es aiziešu pakaļ. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Jā, jūs varat rezervēt arī mājaslapā. Tieši tā. Nav par ko. Visu labu. Jā, priecāsimies jūs redzēt Petersona viesnīcā. Atā. Paklau. Es tev gribēju pateikt paldies, ka tu man vakar tā izračīji. Es jau to darīju nevis tevis dēļ, bet Annijas dēļ. Es vienkārši negribēju, ka Luīza viņai ne par ko izskrāpē acis. Tu vienalga. Bet tas, kā tu fiks sarorganizēji to maču skatīšanos, tas bija labais. Paklau, labais. Jā? Ja tu viņai vēl šitā piebrauksi, es sapratu. Norausies, godu vārds. Es tev saku, ka es to sapratu. Svaigu gaļu un izklaides var iet citur meklēt. Turpmāk mūsu starpā būs tikai un vienīgi darba attiecības. Es to sapratu. Labi. Labi? Jā. Labi. Koļ? Domā, šorīt arī brokastis gultā nesīs. Ko? Nu, vakar Sibila gurķīšu atnesa. Varbūt arī šorīt, ne? Kafija derētu. Kāds viesmaizi, ne? Oi, pie mums Omska Sibila katru rītu pirma bija augša. Ņēmas pa kuhņu, bliņčikus sacepusi, olas izvarījusi. Rekā! Ķošķa malacis. Nu, skaidrs, ka malacis. Jā. Malacis. Šonakt ar palaid mūs te gulēt. Jā, palaida mūs šonakt te gulēt. A pati paskaties ar savu sāpīgu muguru uz raskladušu, kas palika. Tev laba sieva, Koļ. Nu, vismaz dažreiz. Laikam, jā. Ei, jūs liekēži! Vai jūs tur beidzot modīsieties vai nē, ko? Cik var sust? Būtu man jau sen brokastiņas atnesuši. Klausieties, vai es esmu vai neesmu beidzot pelnījusi kaut ko par savu labestību? Es gaidu!
Nu, vot. Jāiet pēc brokastīm. Vienīgs. Kas ir? Kā dienu sāks, tā dienu beigs. Vajag ar kaut ko romantisku. O, ņem, iedod to puķi viņai, pasaka kaut ko labu. Tā nav puķa, tas ir žagars. Viņa ar to man ģīmi iebrauks. Ot pasaka viņai, ka viņai skaists acis neiebrauks. Droši. Acis viņai no rītiem ir diezgan aizpampušas. Nu, tad es nezinu, kā tu viņai vari piebraukt. Kādu nakti mums te vajadzēs vēl pārkantēt. Es eju pēc brokastīm. Nu, labi. Es vēl tepat palikšu, pagulēšu. Labrīt. Labrīt. Sievas māt, kā gulējāt? Es vispār neesmu gulējis, vai tad te var normāli pagurlēt. Mugur lauž, un jūs abi visu nakti taurējāt tā kā ziloņi. Ej, nu, tik traki, ko? Tak, ādu krākšanu. Es savu mūžu nebiju dzirdējusi. Ārprāts. Nu, tomēr ļāvāt gulēt mūsu tajā lielajā skaistajā gultā. Protams. Nu, vai tad jūs nesat labākās sievas māt Latvijā? Esat. Pagaisu. Ko te ir neslabāk brokas? Būs maizītes, un būs omlete, un būs kafija. Saulē. Un viss uz notiņa rēķina. Oi, labākais notiņš pasaulē. Koļā! 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 Nemaz neizliecies, ka tu guli. Es tāpat zinu, ka tu neguli. Es tikai gribēju tev pajautāt, kādu sulu tu dzersi? Vai tad ir izvēle? Nē! Nav! Nu, ko tad tu prasi? Ai! Sibila! 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 Feliks, nu pagaidi, lūdzu. Ko tev vajag? Es tev brokastis atnesu, auzu putru un vēl maizītes. Negribas tev putru. Nelabi mētas iedomājieties. Nu, kāpēc tu tā? Kur bērns? Kāpēc nes pie mazās? Es atstāju viņu pie kaimiņienes. Es vienkārši gribēju tevi redzēt un... Pēc tā, ko tu izdarīji... Atgriezies, lūdzu, mājās. Liecies mierā. Feliks, es negulēju ar vadījumu. Tāpat par atzīmi, par zilām acīm atdevi. Tu vari vienkārši paklausīties. Atšvies. Uz stāv pie ratiem, jā? Ar ko tad tu tur tik nikni runā? Vai tu rimsies ar Žeņu? Pasūtīju viņu dillēs. Vēl neesat salabuši. Kas tu ko salabt? Pēc tā, ka viņa ar Babahuru? Nu, nē. Nu, tu skaidri to zini, tu taču klāt nestāvēji, varbūt, ka tu kļūdies. Kā tad kļūdos? Es pats redzēju, kā viņa no maras spāja izlīd. Svaigi no Babahara gultas ārā aizelsies. Vā! Vispār es atnācu sarūpēt. Vai tu? Ko? Brokastis Sibilai ar koļu. Ak, tu par viņiem tagad rūpējies? Nu, kas tad tur tāds? Tu būtu labāk padomājis par savu ģimenīti. Kā par tad? Žēņu, par bērniņu. Nu... Vai viņa domāja, ka līdz zem Babahara apakšā? Ej! Čau! Čau! Kas jauns? Paskaties ziņas! Pagaidzi, par tevi prasa. Darba diena tikko sākusies. Kas gan varētu būt noticis? Mazums kaut kas. Kā tev plāni šodien? Man šodien ir plāni iztikt bez uzmācīgiem tipiem. Tu par Gunāru? Nē, es par tevi runāju. Au! Ah! Kas notika? Man liekas, ka es izmežģīju potīti. Tāpat kā toreiz salmā noģība, ja? Netālo. Nu, tā Žeņai ar vadījumu sen jau nekā nav. Viņa tevi tik ļoti mīl un jums ir maz bērniņš. Tad labāk būt vairs nevar. Nu, Feliks, nu... Ko, Feliks? Man tas tiešām viss ir jāpacieš. Nu, jums vajag vismaz izrunāties. Nu, nav ko runāt. Es pats visu redzēju un arī Silvija teica.
Silvija? Jā. Viņa visu zina. Ak, tad tādas tās lietas. Nu, tad pagaidi tu man. Tagad tu taisi pats. Uz kurien tu ej? Pats to ēdienu tā. Man vajag ar Silviju izrunāties. Kas tur ko runā? Tur piezvanīt. Nē, tā nav telefona saruna. Man vajag tikai atprasīties Gunāram. Pagaidi. Tā. Lieki laiku tērēt. Labi. Oh. Kā tu vari lūdzu ātri aiznest uz 13. numuriņu to kafijas? Kā tāda atradusi muļķi, nes tik pati. Man patiešām ļoti sāp. Gada aktrise, goda vārds. Es zinu, ka tu esi idiots vienkārši. Labi, vienalga. Jā, kas jums te notiek? Ko? Kas notiek? Es izmežģīju kāju, man liekas. Ko tu stāvi tā kaitu? Nu, nepalīdzi mums. Paga, stāv. Paga, tā. Tā, turi davai. Tu tēlo tikai. Ko tu tēlo? Neredzi, ka meitene raud. Labi, tā, klausies, tev vajag apgulties, jā, tev visvēlāk apgultīšu zemē. Nē, čup, es tev uznesīšu augšā. Uzmanīgi. Jā, piedāvā. Pagaid, uz kuru numuriņu bija jāiet? Jā, šujies, davai. Uzmanīgi, sāp. Protams, ka sāp. Jā, nekas tūlīt atgulsies. Viss labi, te jau esam klāt gandrīz. Tā, ui, vai piedod gandrīz tā. Pagaidām, viss kārtībā, es jau varu pati. Nu, es zinu, es neesmu kā tas Loss Kaspars, kurš var noskatīties, kā meitenei zāp. Pagaid. Jā, tā būs vieglāk. Nenāc. Vai, nu, es tev vien esmu, taču kā tev var iet. Sveika, Silvīte! Sveika, Mildiņa! Nāc, šurp sēdies. Paldies! Es atnācu apskatīties, kā tu te saimnieko. Esmu jau iejutusies, patiesībā sakot, jūtos tā kā mājās. Vai? Kafiju? Nē, suliņ, jā. Man nākot tā kā mute izkalta, jā. Nu, tev laikam darba pāri galvai, ko? Šitā lielā saimniecība un vēl tas iepazīšanās salons. Nu, patiesībā sakot, viesnīca jau vada Vadims. Nu, bet taču pēc taviem ieteikumiem. Nu, jā, viņš konsultējās par katru sīkumu. Paklau, Milda, man ir ideja. Es tev izvedīšu ekskursijā. Tev noteikti interesē restorānu virtuve. Nē, tikai ne tagad, ja? Es burtiski izrāvos no darba un atskrēju, jo man ar tevi ļoti nopietni jārunā. Tu esi atnākusi apskatīt manu brīvo kungu. Nē. Es zināju, ka tu saņemsies, Milda. Klausies. Nu? Feliksam ar Žeņu jūk ārā laulība, un es uz to nevaru noskatīties. Un kas tad viņiem? Nu, bet tu taču zini, ka Vadims ir pie vainas. Es jau tev nesu. Es tiešām varu visu pati. Piedod, tā. Kur tu pateici? To palīdzēšu. Tā, es nolikšu zābaku. Aha, tā. Au! Ārprāts. Piedod, mierīgāk. Sāp, jā. Pakustinī, vari? Nē, es negribu kustināt, man šausmīgi sāp. Paskaties, nav uzpampus potīt. Neizskatās it kā. Kur tur varētu kaut kādu ledu pielikt? Ziedi jāuzmērē. Es līdz atnesīšu. Kāda ziedi? Viena baigi labā. Es kaut kad biju sačakarējis muguru, baigi sasita stipri. Uzmērēt, tu kā rūku noņem. Tev kā jārdarēs? Ok, labi. Kaspars? Paga. Nē. Tev viņam gan nav jāatbild. Nav ko. Jā, droši vien grib man pajautāt, vai es netēloju. Tieši tā, lai šālē viņš dilēs, neaptāstais dēlis, jā? Es eju pēc ziedes, jā? Tolien būšu. Labi. Jā, Milda, es visu zinu. Žeņa bija pie manis atnākusi un lūdzās, lai es parunāju ar Feliksu. Nu, bet tu neaizgāji un neparunāji. Tu domā, ka tas ir tik vienkārši? Nu, bet kāpēc tu nepateici patiesību, kā tas īstenībā bija? Un uzreiz publiski atzīt, ka mans vīrs ir jāklis, neusticīgs jāklis. Viena kiska viņam ir apnikusi, viņš uzreiz meklē nākamo. Un katreiz vienmēr dievojās, ka tā ir pēdējā reize, ka viņš nekad tā vairs nedarīs. Nu labi, Vadims ir Vadims, to mēs visi zinām. Bet tu taču esi labs cilvēks. Vai tiešām tu varēsi mierīgi noskatīties, kā diviem jauniem cilvēkiem izies laulības dzīve? Un vēl tad, ja to var novērst. Labi. Es parunāšu ar Feliksu, bet nav nekādas garantijas, ka viņš man noticēs. Un kur viņš te ir? Petersona viesnīca? Jā. Tu tā kā tūlīt brauktu? Nu var jau arī tūlīt.
Pie reizes tev aizvedīšu. Vai cik labi. Paklausies, bet vispirms tu varētu ielūkoties brīvo kungu katalogā. Es taču viena jau dzīvajā redzēju Nikolaju. Nu, kā? Nu, ko vīrišķis kā vīrišķis? Tad neko sliktu tu nesaki. Jums varētu kaut kas sanākt, Milda. Nu, taču dod viņam iespēju. Aizēj vismaz vēlreiz ar viņu satikties. Nu, klausies. Tā, es ar Fēliksu nerunāšu, ja tu man neapsolīsi, ka satiksies ar Nikolaju. Nu, labi, es tev apsolu. Nu, tad labi. Tad braucam. Jā, braucam. Labu apetīti. Paldies. Klau, es varētu dabūt kaut kādu kūku vai krēmu? Dabūt? Te tā nav nekāda zupas virtuve, ja? Bezmaksas sagribē. Es taču samaksāšu. Mums nebija doma ņemt kaut ko pa velti. Nu, labi. Tad kūku vai krēmu? Es nezinu, kas Annijai varētu labāk garšot? Kā Annijai. Nu jā, kā Annijai, ne jau sevi. Es gribu viņu kaut kā iepriecināt. Cik tu gādīgs. Nu, tagad es viņu saprotu. Kādā ziņā? Es saprotu, kāpēc viņai patīc. Pagaid, viņa tā teica? Man taču ir acis pierē. Es tev došu šokolādes kūku. Visām metnēm garšo šokolādes kūkas. Labi, paldies. Lūdzu. Šitās mērķi tev palīdzēs. Dažas stundas un jau varēsi dejot uzreiz. Es jau labprāt, bet nav jau ar ko. Nu, pagaid, es vienmēr esmu tavā rīcībā. Nu, labi, valsarēt īsti nesenāks, bet, nu, ja vajag šīberēt, nu, tad varu to izdarīt šādu un tādu. Es gan nezinu, vai mums te apkārt kāds kaut ko baigi šīberē. Visi vienkārši sanāk barā un lokās un kratās kā māk. Nu, es tā kākstos. Tu ballītes bieži apmeklē, ja? Nu, šeit tad sanāk kādi. Nu, forši. Nu, varam kaut kad aiziet kaut kur kopā. Patiesībā es jau labprāt, bet ja es turpināšu šitīgi daudz rītu un vispār nestaigāšu, tad es tā kā tāda bumba varēšu velties uz to Bet, balīti. zini, tāds bija mans plāns. Es gribēju tevi galīgi piebarot un tā pilnu, lai tu apelēsi apaļā, un tad es tevi aizveļu uz balīti, un tu nevari man pretoties, zini, jā, nu. Ak, tad tā tu esi visu izdomājis. Jā, izdomāju. Kā kāja? Sāp? Es atnesu šokolādes kūku, kā saka, saldākai dzīvei. Nē, paldies, es negribu. Gribēsi? Te tu esi. Sveiks. Kas ir? Iznāc ārā aprunāties. Es negribu runāt. Ja tu šo to zināt arī negribētu. Es visu zinu. Runa ir par Žeņu un Vadim. Būt par viņiem es vismazāk gribu runāt. Skaidrs, dzīve pārāk īsa, lai domātu par tādiem tipiem kā Babakers. Es saprotu, bet... Ko tu bet pasaki savam vīram, kurš dabūs pa zobiem, ja patrāpīsies man pa ceļam? Tu vari paklausīties, ko es tev gribu teikt. Iznāc ārā. Nekur es nešu. Aizver durvis augsti. Labi, es aizvēršu durvis no otras puses. Tu raudi? Nē. Kas noticis? Pusdienas piedēļ? Jā. Kas noticis? Nu, nekās, nu, Fēliks, nu... Kā, nu? Protams, ka Fēliks. Kurš tad cits? Stāsti. Ko stāstīt? Viņš ir man pametis un nenāk mājās un nakšņo tagad viesnīca pie manas māmas. Kāda nieka pēc tad šoreiz viņš ir tā uzvilcies? Šoreiz nav nieks, viss ir nopietni. Es nezinu, ko man darīt. Nu? Jā, halo? Jums bija gaļas salāti. Es atvainojos. Jā, es aiznesu krabju. Jā. Tūlīt es aiznesīšu. Jā. Piedod, tu te pasēdi, izraudies. Es tūlīt būšu atpakaļ. Es tikai aiznesīšu īsto salātus, jā? Gaidi man.
izraudies. Nav tavu žēņu tev krāpus. Aha, būtu tu redzējis, kā viņa. Ko tu redzēji? Tu taču klāt nemaz nebija. Es biju klāt, es visu zinu. Tu stāvēji pie gultiņas. Jā, iedomājies stāvēji. Grupnieks arī bija, nesanāca. Paklausies, aizveries. Žēņa atskrēja pie manis, viss izstāstīja. Mēs sarunājām, ka es pieķeršu vadību numuriņā. Un ko tu tur redzēji, ko? Es redzēju, kā Vadims uzmācās Žeņai un viņa bēga. Un abi bija apģērbti. Tad jau sanāk, ka viņam nekādu čiki briki nebija. Nu, tā nebija. Vienalga, viņš man... Viņš man dabūja pa kaklu. Sili! Sēdus! Oi, jā. Pagāpo, tagad dziļi apāpāpāpāpāpāpā. Beidz, taču man sist vien ir pašam vajadzētu sadot pa kaklu, kas vai sievai netic. Davai ierauj ūdeni. Es aizskriešu pie Žeņas, labi, jā? Jā, skrien pie Kiskas. Tev viss būs labi? Davai. Lūdzu, tā šokolādes kūka. Es negribu nest prom. Kas tu nu ir? Kas tu neredzi, es tagad tādu dasmaizi. Nevar pēc dasmaizi uzreiz ēst čokolādi. Man paliks slikti, ka es gribu, lai es izvēmjos. Nē, protams, ka nē. Beidz, tu vēl dusmojies uz mani. Piedod, es tiešām domāju, ka tu tēlo. Es tiešām atvainojos. Labi, zini kā, es atstāšu to kūciņu, tepatās varēs apēst vēlāk, labi? Nē, tu vari neatstāt stiepiņu prom, es viņu negribu. Paglau, tev nedalāts? Viņi negrib tavu kūku paņem un tinies prom. Čiliņš, ne? Iedomājās, tu zini, pa vienu kūkas gabaliņu tev draudzība nopirks. Labi izdarīja, ka pasūtīja. Labi, tā, es te uzsmērēšu vēl smērīt viņš, labi? Tā pacel bišķi kaiņu, uzmanīgi. Tā, uzlieksim vairāk. Piedod. Tā. Rusālačka, mīļā, reku tu esi. Paskaties, tu mans eņģelīt, neraudi. Piedod man vecajam muļķim. Es tev ticu. Ko tu tici? Es ticu, ka tu neesi kniebusies ar Vadimu. Oi, vai, tā pēkšņi, jā? Nu, kāpēc pēkšņi? Silvija man visu izstāstīja. Mēs aprunājamies. Es zinu, ka tu neesi man krāpusi. Labi, viss kārtībā. Tagad nāc uz mājām, labi? Zini, ko, bet es negribu ar tevi nekur iet. Es negribu ar tevi. Es atceros, kā tu man nosauc par mauku. Ai, muļķis! Pāga, kā tu šodien no rīta pret mani izturēs, tu atceries? Es atceros. Es teicu, ka tā putra ir riebīga. Tā nav taisnība. Tu esi viskaistākā, visjaukākā, vislabākā, visgaršīgākā putra. Labi, pabaro man, Saška, lūdzu! Nē, tev nav manas putras slikti pār. Nē, muļķis, pusmās pateicu. Es netaisos tevi barot. Un zini ko? Vēl ir jautājums, vai es ielaiduši tevi mājās vai nē? Kāpēc tā? Es izdomāju. Tu padzīvo labāk pie manas mammas. Tev tur tik patīk, tu tik forši, ja? Lūdzu, nē, es gribu pie mazās lapačkas, es gribu pie tevis, Žēņ, nedusmojies. Es taču lūdzu tev piedošanu, labi, jā? Žēņ! Rusālačka! Rusālačka, es tev mīlu, Rusālačka! Žēņ! Lidija, es tā vairs nevaru. Es to nevaru vairs izturēt. Viss. Kas tā, Viss cauri. Lidija, jums man jāpalīdz. Beidzi muļķoties, nesausti uz grīdas. Atnāc gultā un stāst. Lidija, viss cauri. Viss beidzies. Viņš man vairs negrib. Viņam interesē tikai Dana. Kā nu Gatim? Pasakiet man, lūdzu, pasakiet. Ko es tik briesmīgās izdarīšu, ka Dana ir daudz labāk, un es esmu daudz sliktāk. Pagaid, tu neesi sliktāk. Tad lūdzu izstāst par visu sīk un smalki, kas ir noticis. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni